1. jūlija rītu ar zināmu satraukumu gaidīja gan Bauskas novada ļaudis, gan ievēlētie deputāti. Īsi pirms 10 brīži, kad jāsāks pirmajai domas sēdē, spriedze manām pieaug. Lai gan Bauska un jaunajam novadam pielaulātie 8 pagasti nav ne Rīga, ne Jūrmala, kur politiskais kaislības allešs situšas augstu vilni, arī šai Zemgales pusē šoreiz jau iepriekš tiek veidotas koalīcijas un skaitīts balsis. Tomēr pārsteigumu netrūkst. Vēl iepriekšējā dienā tiek ziņots, ka savu kandidātu mēra amatam virzīs uzvarētāju partijas Jaunais laiks izveidotā koalīcija, partija Pilsoniskā savienība un Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Taču tad, kad tas tiešām jādara, mēra krēslam tiek izvirzīts tikai Jānis Rumba no partijas Jaunais laiks un Valdis Veips, kurš ievēlēts no Pilsoniskās savienības saraksta. Aizklātajā balsojumā deputāti viens aiz otru dodas pie urnas, lai izlemtu, kas turpmāk būs galvenais saimnieks Bauskas novadā. Un rezultāti ilgi nav jāgaida. Ar vienas balss pārsvaru par Jaunās domas priekšsēdētāju ievēlēts Valdis Veips, kurš līdz šim saimniekoja Gailīšu pagastā. Skaitlis 8 un 9 Bauskas novada domē turpmāk būs ļoti iecienīts. Kā jūs redzēt iespēju strādāt pie šī 8 un 9, kas ir tik niansēta šaura vieta? Jā, es pilnīgi apzinos to, ka šīs 8 un 9, ja pareizāk sakot, tagad 9 un 8 ir ļoti maz. Ja, un diemžēl visas šīs sarunas, varbūt, kas bija iepriekš, mēs nevarējām novienoties, lai mēs izveidotu šo koalīciju lielāku, vai mēs strādātu un apvienot visus spēkus kopīgi. Tas nebija pat zināms, vēl varbūt pat līdz šodienas vēlēšanām skaidrība īsti nebija, ja, kas un kā būs. Tā kā to es arī apzinos. Ja, bet arī mēs, ja mēs esam šeit 9, tomēr esam strādājuši pie tā, lai būtu arī šie vietnieki tomēr stabili arī mūsu, un mēs varētu uz tiem darbu paļauties. Un, protams, pārējais darbs viss ir jādara kopā un jādomā ir par šīm novada attīstību kopumā, vai pareizāk varbūt sakot, tagad uz tā attīstība ne, bet par visu saglabāšanu, tas, kas mums ir, un domāt tālāk nākotnē par šo novada attīstību. Partija Jaunais laiks un Uldis Kolušs, par kuru vēlēšanās balsojuši visvairāk novadiedzīvotāji, ir sašutuši. Jāsaka, kārtējo reizi pierādījies tas, ka ir cilvēki, kam politiskā un morālā atbildība nav svēta, jo mums bija koalīcija noslēgta 9 cilvēku sastāvā, kur cilvēki bija parakstījušies, kad godprātīgi vienoti iesim un risināsim jautājumus novada vadības vēlēšanas. Ja? Viens no 8 ir atdevies pretinieku nometnei, un jāsaka, kārtējo reizi man ļoti žēl, ka tā ir atkal Tēvzeme, kur ir nazi izvilkusi un iedurusi dunci mugurā, kā mēdz teikt, ja? Un tā ir Gaila Ārija, pa kuru mēs tiešām bijām pārliecināti, ka viņi ir mūsu pusē, un viņi bija arī kandidāte uz vietnieku amatu, ja? Un nav saprotams, jo, teiksim, es nezinu, es nespētu dzīvot tālāk mierīgi ar tīru sirdsapziņu, ja? Tik lai, kā mēdz teikt, tautā uzmetot. Jā, tā situācija izveidojas, kaut gan sākumā es deklarēju, ka mums nebūs pozīcijas un opozīcijas, ka mēs strādāsim vienoti un aicinājām arī pārējās partijas strādāt kopīgi, lai neizveidotu šādu situāciju, bet kā mēs šodien redzam, situācija tāda ir izveidojusies. Lūk, šie cilvēki bija tikai savus cilvēkus, neieklausās mūsos, un acīm redzot, kamēr viņi nerealizēs savas idejas, tamēr tā situācija pastāvēs. Bet tas, protams, ir bēdīgi, bet mēs strādāsim, mēs dosim priekšlikumus, un cilvēki jau novērtēs. Vai tas nozīmē, ka šobrīd Latvijas Zemnieku savienība Jaunais laiks būs opozīcija? Tā izskatās, ka būs opozīcijā. Tēvzeme ir sadalījusies. Viens Tēvzemes deputāts ir mūsu pusē un stabili. Ārija Gaila, kas politikā nav pirmo gadu un līdz šim ir bijusi ilgadēja Bauskas pilsētas domas vadītāja, par šādām norādēm ir visai sašutusi. Jums, laikam, piederēja tā zelta balss. Es nezinu, kāda man balss. Jūs redzējāt, kāda balss man piederēja? Tad man nav zelta balss, un es pēc profesionalitātes izvēlējos cilvēku. Visu. Pēc spējām. Ar savu pieredzi. Vai būs viegli strādāt, jo cipars 9 un 8, laikam, turpmāk būs mūžīgais pavadojums? To pirms vispār, kad bija savēlēta, tad Bauskas pilsētas domas deputāts man pateica pēdējā sēdē tā, arī šausmīgi grūti būs strādāt. Mums bija iesākums grūts, bet tajā sasaukumā vēl grūtāks. Bet ir jāstrādā.
Un jāiet cilvēki, kas pārzina, jo mēs nevaram 1. jūliju atstāt noplivināt, 3. noplivināt visu nedēļu un sākt. Mums tūlīt šodien ir jāstrādā. Darbu arī jaunā novada doma sāk. Tomēr jau pirmais jautājums, cik priekšsēdētājiem nepieciešami vietnieki, radīja domstarpības. Rezultātā no 3 vietnieku kandidātiem par priekšsēdētāju vietniekiem tika ievēlēta Ārija Gaile un jaunā laika koalīcijas izvirzītais Andris Āboliņš no Latvijas Zemnieku savienības. Cik veiksmīgi jaunā komanda ar Valtvēju priekšgalā šajos ekonomiski grūtajos laikos virzīs savu kuģi, rādīs laiks, bet zināmas šaubas māca. Raugoties, ka par Bauskas novada domas izpildu direktoru tika balstots vairāk kārt, līdz tomēr tika panākta Dagnijas Ludrikas ievēlēšana. Neraugoties uz to, ka viņi joprojām ir Bauskas rajona padomas izpildu direktori, tātad vienā amatā būdama nodos rajona padomas īpašums, bet otrā amatā būdama pieņems.